Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim akumulācijas krāsniņu La Valmarecchia V50. Krāsniņa būvēta tā, lai tā pēc iespējas efektīvāk apsildītu jebkuras telpas. 8 stundu siltums ar vienu iekuršanas reizi. Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams pateicoties gadu desmitiem izstrādātām tehnoloģijām, kuras itāļu ražotājs ir ielicis vienā krāsniņā. Sāksim ar tās apdari, kas ir ziepjakmens. Tālāk iekšā viss izveidots no šamata plāksnēm, un krāsniņas iekšpusē ir atrodama nerūsējošā tērauda čūska, kas izgatavota no 6 mm bieza nerūsējošā tērauda un vijās līdz pat dūmadu izvadam. Pati krāsniņa sver vairāk kā 220 kg, un tās jauda ir 6 kW. Platībām līdz pat 60 kvadrātmetriem. Sāksim ar krāsniņas augšdaļu, kas izgatavota no tērauda. Augšdaļā atrodas dūmadu izvads 120 mm, un tas iznāk no augšas. Tālāk jau nonākam pie krāsniņas sāna, kurā atrodams ventilācijas lūkas. Vēl jo vairāk krāsniņā ir dubultsiena princips, kas nozīmē, ka šī ir ārējā siena, un starp krāsnes iekšējo korpusu ir gaisa slānis, kas nodrošinās sānu uzkaršanu pavisam vienmērīgi un efektīvu. Krāsniņā ir izgriezums, sildīšanas vieta. Tas nebūs gatavošanai, bet vairāk kā siltuma uzturēšanai. Tālāk jau redzam kameras stikliņu, kas ļaus sekot degšanas procesam līdzi, kā arī rokturi, kura korpuss ir izgatavots pilnībā no chromēta nerūsējošā tērauda un koka. Tālāk jau varam redzēt primāro gaisa padevi un sekundāro gaisa padevi, ar kurām ideāli varēs kontrolēt degšanas jaudu un ātrumu. Durtiņas var ieslēgt tādā kā papildus gaisa režīmā. Tas ir vairāk iekuršanas sākumā, bet, protams, tās var atvērt arī pilnībā. Dekamerā mēs varam redzēt instrumentu, kas palīdzēs izņemt pelnu atvilkni, bet pati dekamera pilnībā izklāta ar biezām šamata plāksnēm. Apakšā viss arī izgatavots no 6 mm bieza nerūsējošā tērauda. Dekameras ietilpība ir līdz 30 cm. Galvenā ideja ir piepildīt dekameru līdz pašai augšai, lai siltuma akumulācija būtu līdz 8 stundām. Tad resnākās pagalas saliekam apakšā un uz augšu arvien mazākas un mazākas, veidojot tādu kā piramīdu. Un aizdedzinot tās no augšas, tās lēnām degs uz leju. Vēlos arī parādīt, cik nopietnas šeit uzsvars ir tiešām likts uz maksimālu efektivitāti. Durvis gandrīz 3 cm biezas. Tās pilnībā izklāja 2x3 cm plata degaukla, kas principā jebkurā citā krāsnī nav redzēta. Un, protams, tās ir dubultsienu un izgatavotas arī no nerūsējošā tērauda. Pati krāsniņa atrodas uz 4 no tērauda izveidotām kājiņām. Uz koka grīdas vai parketa pa taisno nebūtu ieteicams likt, būtu vēlams kāda veida paplāksne, bet tas nav sarežģīts risinājums, nopērkams jebkurā veikalā. Krāsnes aizmugura izklāta ar biezām ziepjakmens plāksnēm. Kad dekamera izkūrusies, ņemam palīgā instrumentu, varam vaļā durvis un izņemam pelnu atvilkni. Pirmais ieguldījums būs salīdzinoši lielāks ar jebkuru citu malkas krāsni. Ilgtermiņā tas patiešām atmaksāsies. Pirmkārt, ietaupītais laiks, iekurināšana ik pa 8 stundām ietaupīs tik daudz laika, un plus vēl, ja jums ir darbs ārpus mājām, tas jums ļoti atvieglos ikdienu. Un papildus, protams, tam krāsniņas efektivitāte nepieļauj neizmantotu degvielu. Konkrētā krāsniņa ar 3 malkas klēpīšiem var apkurināt jūs 24 stundas visbargākajā ziemā. Kļūstit par savu siltumu pavēlnieku ar itāļu ražotāju La Valmarecchia akumulācijas krāsni. Paldies, ka noskatījās šo video. Ja vēlies uzdot kādu papildus jautājumu, sazinies ar mums ceplis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties konkrēto modeli vai kādu citu modeli apskatīties klātienē, atrodamies Spunķiemā mūsu izstāžu zālē. Paldies vēlreiz!